Šeit būs parādīta vispārējā paklausības elementi. Un šie ir saimnieki ar saviem suņiem, kuri ir vairāk vai mazāk nodarbojas. Nāra garspalvainais vācu aitu suns, ja mums ir seniors, viņai jau ir, manuprāt, 10. gads. Tālāk. Fausts ir ļoti jauns, viņam ir pāri gadiņam. Arī šeit ir jauns sunīts, kas arī sāc tikai mācīties. Sēdēt! Arī jūsējie suņi, kas ir visi, to var iemācīties. Nevajag suņus dresēt, viņus ir jāaudzina un jārada, šīs komandas jāierāda ar prieku, ar interesi. Skatāties, kā gaida, gardumiņu nopelna. Un tad suns ir gatavs izdarīt savam saimniekam savu kopā prieku. Tagad suņus nostāda, iedomājieties stāvus, tad grūti ir palikt stāvēt. Vecais manierā. Tas ir Tagad atkal blakus, pagāja nos, suņi palika sagaidīt saimnieku. Iedomājieties, ja jūs ar saviem suņiem sajiet tā purns ar purnu, kas notika? Arī suņiem ir jābūt audzinātiem un nedrīkst uzvesties nepieklājīgi, uzbrukt, skraidīt. Viņi vienkārši sēd, skatās, saimnieki aiziet aiz muguras, pastaigājas. Tā vietā, kā parasti notiek, ka saimnieki sēž un sunīši pastaigājas, te ir otrādi. Sunīši izlaiduši savus saimniekus pastaigā. Un atgriežas atpakaļ pie suņiem. Un tagad suņi ir ar astītēm. Atkal saimnieki iet pastaigāties un suņi mierīgi sēž, skatās, kur tie saimnieki vazājās. Jaunākie droši neiztur, kāds nokrīt guļus, bet tas ir pieļaujams, vēl suņuki ir jauni. Mēs neesam profesionāli apmācītāji un sportisti, mēs to darām tikai vaļaspriekajā brīvā brīdī. Un tas ir pietiekoši, es domāju, šī paklausība, lai komunikācija būtu patīkama ar savu suni. Tagad nogūžēt tiek suņi. Jaunākais pausts kaut ko ir aizdos, kaut kas pazīstams maži, kaut kāda, kas kaut ko atgādina, kādu tuvu cilvēku vai kā. Bet kur viņš pazudz? Viņam tagad doma ir pavisam citu. Viņš nedzird saimnieku nemaz. Viņam, kur ir tās, bet saimnieks vispār vajadzīgs. Un pienāk pie saimniekiem. Bet interesi ir ar to smaržu, kas kaut kur veido. Nosēdās citus, šodien vajag daudz. Tagad vēl kustībā. Un arī mēs varam mainīt gaitas ātrumu. Gāja ātri, un tagad ļoti lēni, un suns arī seko saimniekam lēnā solītī. Jo dažkārt tas ir nepieciešams, samazināt tempu. Kādreiz noguldīt suni, pašam aiziet, apsēdināt, aiziet, lai suns paliek vietā un netraucēt. Un tagad būs tas moments, kad ir jānoguld suns un, piemēram, mums kaut kur ir jāskrien, bet tas sunītis nedrīkst. Vienkārši aiziet prom, skaidri.
Jūs tur sarunājaties, ar to izdarat savu, pēc tam varat atnākt pie savu suni. Un te ir pat tik tālu, kad svešs sunis skraida garā tam sunim, un viņš vienīgi guļ, un arī nemūk neiztraucē, neko mierīgi gaida savu kādu, tad viņu pasauc. Tālāk nākošais sunīts viss izmēģina pastaigāt apkārt blakus, neuzvāžoties otram sunim un pārējiem vienīgi. Gaid kāru. Tad vēl, kad kamēr sunis staigā, es jums mazu instrukciju nostāstīšu. Droši vien jūs gaidat arī to brīdi, kad jūs gribēs samīļot kādu suni. Bet es jums gribu pateikt vienu. Vispirms pavaicāt saimniekam, vai to drīkst darīt, un to dariet tikai pa vienam. Neprāžties vesels bars uz vienu suni. Iedomājieties, kā tas būtu ar jums. Ja pie jums kādi 10 cilvēki mestos virsū sāktu jūs bužināt, glāstīt, bučot, staipīt, jūs būtu panikā. Tāpat ir ar suņu. Viņš var domāt, ka jūs gribat izdarīt viņam ļaunu. Tādēļ esiet arī pieklājīgi pret dzīvniekiem. Cieniet arī viņu personības, viņu teritoriju un uzvedaties ļoti solīdi ar cieņu. Un vispirms glāstiet no apakšpuses galviņas, nevirs galvas, papužiniet kakliņu, krūtiņu, sānus. Sunim tas patiks labāk nekā jūs glāstat galviņu. Jo galva tas nozīmē, ka jūs gribat par viņu valdīt. Dažiem var nepatikt. Tā kā atceraties, pēc tam jūs individuāli varēsiet padraudzēties, pavaicājot saimniekiem un atcerieties, ko jums teikt. Tā, vēl pagrieziens. Pagrieziens pa kreisi, un suns arī nosēžas blakus. Un apkārt apgriezties. Nu, vācājot suns jūs visi pazīstat. Šeit ir galvspājovainie, izpalvainie standarta vācājot suns. Un vēl jūs redzēsiet pelēkos krāsas, nokrāsas sunīt, kas ir vēl maziņš, bet tas vēl mūs parādīs. Viņš vēl nav īsti visu apgūs. Te atkal iziet cauri visiem suņiem. Suņi nelieks ne ziņas. Saņēs iziet vistaigā. Jūs skatāties, kā suņums vēro savu saimnieku, ko viņš dara. Viņš redz tikai savu saimnieku pamatā. Kaut gan šis moments, kad ir daudz cilvēku apkārt, tas ir ļoti uztraucoši arī suņiem. Jo ikdienā jau tā nenotiek. Tas tur jaunā mamma, tā ir meitene, tas melnais. Ui! Nāra iziet otrā. Tas otrais? Arī. Visi grib māju. Tā baltā jau Nosēžas blakus. Un te jūs redzat arī, kā pīta strādā. Arī ļoti paklausīgi, kaut gan viņi ir izslavēti kā, nepārāk paklausīgi suņi. Bet ja viņi daudzina, viņi arī klausīs. Te vēl ir. Tagad šeit tiks nodemonstrēt, kā mūsu seniors Nāra sargā savu īpašumu. Viņai ļoti patīk iet skolā, un lai ja viņa ir pensijas vecumā, un viņa tomēr grib kaut ko padarboties, un saimnieks nemazāk, viņam arī ļoti patīk.
Jo suns tā ir relaksācija, tā ir atpūta, tas ir prieks. Aizpūtīs. Tagad skatāties, saimnieks noliek 10 eiro. Kurš grib? Ir kāds drosmīgais? Varbūt man mēģināt, ir te pirciņš apkārt, varētu kaut ko nopīt.